Nu ko? Un tagad ilgi gaidītais jautājums, cik tad ātri vidēji latviešu uzņēmējs, kurš investē savu naudu, nezinu, 10, 20, 30, varbūt 100 eiro dienā, lai piesaistītu jaunus klientus, cik tad ātri viņš piezvana siltajiem klientu pieteikumiem. Un skatāmies tabulā. Nu ko mēs redzam? Kad reku šie uzņēmumi 1, 2, 3 un veseli 4 uzņēmumi vispār nesazinājās ar mani. Diezgan dīvaini, jo vairāk no šiem uzņēmumiem ir tādā diezgan konkurējošā nišā. Es pieņemu, ka varbūt viņiem nepatika tas e-pasts, kurus atsūtīju, bet dīvaini, ka viņi visi neatstāja. Kas man liek domāt par to, ka viens un tas pats uzņēmums iespējams reklamēs ar vairākiem kontiem, lai iegūtu vairāk pieteikumus vai a.k.a. iesūtīt piedāvājumus no dažādiem uzņēmumiem it kā konkurentu starpā. Un, es esmu dzirdējis, ka viens no uzņēmumiem tā dara, ka viņiem ir dažādi uzņēmumi reģistrēti, un tad viņi sūta ķipa piedāvājumus no dažādiem uzņēmumiem, bet reāli ir viens uzņēmums.